Gadumīs dāvana katram ir Gadumīs dāvana katram ir ticēt sev un... Gadumīs dāvana ir iespēja katram ticēt sev un, protams, arī savai veiksmai. Mūsu veiksmes atslēga. Gadumīs dāvana ir katram iespēja ticēt sev un, protams, arī savai veiksmai. Mūsu veiksmes atslēga ir visi VIP LV lasītāji un, protams, arī VIP TV skatītāji. Kas šiem piekdienas vakars, jā? Jā. Ir piekdienas vakars un ir iemesls uzdziedāt daudzbalvu dieniņu un viss tāpēc, kad nav teksta. Sirsnīgo LNT dziedāšanu ģimeņu svētki jau aiz muguras, viņi ir beigušies. Labi, ka tā nav tiešraide. Šovu Mūsu zelta dziesmu dalībniekiem katru nedēļu, protams, ir ar kaut ko jāparaž. Kas man? Šovu Mūsu zelta dziesmu dalībniekiem, protams, katru nedēļu ar kaut ko ir jāpārsteidz. Jāsagatavo jauns repertuārs, bet var, protams, pārsteigt ar savu skatuvisko imidžu. Es, protams, māku tango dejot ļoti labi, un it īpaši pēc divām vīnas glāzēm tas vispār esmu čempions. Tagad ir Var arī tāds... smaidīt mazliet. Vienkārši es neesmu kadrā, tāpēc es varu arī nesmaidīt droši. Tas ir forši. Un es esmu prezentācijā, es dzeru vīnu, tas ir vēl tik forši, bet... Nevar man uzdot jautājumus. Sakot, ja Laura diezgan pagrūti bija tādā ziņā, jo viņam pirmkārt ļoti liela slodze bija, ka viņam daudz koncertu gan Latvijā, gan visu par Baltiku, ja? Un diezgan grūti bija atrast. Baltika, tas ir Baltija. Visu par Baltiku. Tas bija labs. Varam? Šobrīd mums fonā dzied vienu no jebkurā koncertā un, protams, arī konkursām ļoti svarīgi dziedātājiem ir, kā viņš dzied, kā viņš izskatās un arī, nedaudz, lai viņš būtu. Konkursa jaunais vilnas laikā ne tikai lija lietus, ducināja pērkons, bet, protams, ieradās arī augsta viesi, šikas mašīnas, un, kā redzam, šobrīd pie Dzintara koncertzāles notiek brīnuma lietas. Šeit šis laukums pamazītiņām pārvērties par stāvlaukumu. Šikas mums gan Latvijā tās mašīnas prieks! Jaunajā 2012. gadā mēs jums visiem no sirds novēlam nebēgt no savas ēnas, jo, kā teicis ir Ojārs vācietis, apstājies dūlēs, tas esi tu pats, tā ir tava proporcija. Laimīgi jums visiem 2012. gadu!